Biznesa afēras, neticamas krāpšanas, naudas viltošanas un noziegumu schēmas. Hjūstonā NASA Džonsona kosmiskajā centrā ir iestāde, kas nosaukta par 31. Ziemeļu ēku. Tajā tika glabāti apmēram 300 kg mēness iežu, kuri uz Zemi atgādāti mēness ekspedīciju laikā. 2002. gadā tos nozaga. 31. Ziemeļu ēka ir viena no retajām konstrukcijām uz Zemes, kas būvēta pēc 100. klases standarta, kā struktūra, kas varētu izturēt 1000 gadu zem ūdens un arī ar citiem ilgmūžības parametriem. Ir padomāts arī par to, lai ēkā nevarētu ielausties. Padomāts gan, acīm redzot, ir par parastiem cilvēkiem. NASA darbā pieņem izcilus cilvēkus, kas spēj atrisināt sarežģītas un neparastas problēmas. Tas pats attiecās arī uz stažieriem. NASA pieņem darbā talantīgākos. Teds Rains Roberts bija tipisks NASA stažieris. Savā 25 gadu vecumā viņš jau bija ieguvis vairākus zinātniskos grādus – fizikā, ģeoloģijā un antropoloģijā. Viņš bija ne tikai gudrs, bet arī azartisks un adrenalīnu augstošs. Jaunās tūkstošgades sākumā viņam radās ideja no 31. Ziemeļu ēkas nozagt mēness iežus. Drīz vien viņš atrada domu biedrus – stažieres Tifāniju Brūku Fowleri un Šaju Līnu Sauru, kā arī Gordonu Sīnu Makvorteru, kurš kopējā plānā iesaistījās pēc zādzības pastrādāšanas, mēģinot iežus pārdot. Kopš 2001. gada 11. septembra teroraktiem Amerikas Savienotajās valstīs NASA Džonsona kosmiskajā centrā bija nepārtraukta 24 stundu apsardze. Bet sargi jau bija pieraduši, ka stažieri strādā arī ārpus oficiālā darba laika un necentās tos aizturēt. Kosmiskajā centrā bija ierīkota arī video novērošana un signalizācija. Turklāt, lai mēness iežu skābekļa klātbūtnē neoksidētos, tos glabāja īpašā slāpekļa atmosfērā. Šie apstākļi zādzību padarīja sarežģītāku. Nav ziņu, kā jauniešiem izdevās atvienot videokameras. Iekļūšana ēkā nav sagādājusi problēmas, jo kāds agrākais darbinieks Robertam e-pastā esot atsūtījis durvju kodu. Kamēr Roberts ar Fowleres jaunkundzi devās uzbrukumā, Šaja Saura palika ārpusē, lai novērotu situāciju un brīdinātu par briesmām. Lai nenoreaģētu siltuma signalizācija, abi jaunieši bija ietērpušies siltumu izolējošos neoprēna hidrotērpos. Lai iztiktu bez skābekļa, tika lietota ūdenslīdēju elpošanas iekārta. Gaisa balonu skābekļa ietilpība ir ierobežota, tāpēc Roberta un Fowleres rīcībā bija 15 minūtes. Iekļūšanai iežu glabāšanas telpā bija nepieciešams šķērsot vairākas durvis ar kodiem. Lai uzzinātu nepieciešamos kodus, viņi izmantoja maisījumu no kalcija, fluorīta un ģipša pulvera, kas ultravioletajā gaismā spīd. Uzmanīgi pētot ar šo pulveri apkaisītas koda atslēgas, iespējams noteikt, kura poga tika spiesta pēc kuras. Mēness ieži tika glabāti seifā. Pēc neveiksmīga mēģinājuma uzminēt seifa kodu, stažieri pārgāja pie rezerves plāna. Viņi seifu atskrūvēja un uz iepriekš iegādātiem ratiņiem izstūma ārā. Tas nebija vienkāršs uzdevums. Ņemot vērā visai garo ceļu, daudzās durvis, to, ka viena no viņiem bija sieviete, ka abi ir ūdenslīdēju tērpos un ka seifs svēra pāris 100 kilogramu. Dārgumi tika iekrauti auto, kurš no smaguma nosēdās, bet no NASA teritorijas izbraucot, to tomēr nepārbaudīja. Seifa pazušanu NASA konstatēja tikai pēc 2 dienām. Sākotnējā izmeklēšana nedeva rezultātus. Nebija nekādu pēdu, ne pirkstu nospiedumu, ne matu, nekā. Noziedznieks pieķēra, kad viņi mēģināja iezi pārdot. Gordons Makvorters, kurš zādzības plānošanā un īstenošanā nebija iesaistīts, uzņēmās internetā atrast pircēju. Noteiktā cena bija vairāki $1000 par 1 gramu. Kā potenciālais pircējs atsaucās kāds vīrietis, kas uzdevās par Beļģijas mineralogu, bet patiesībā bija FIB aģents. Tiesa visiem 4 zādzībā iesaistītajiem jauniešiem piesprieda cietumsodus. Biznesa afēras.
neticamas krāpšanas, naudas viltošanas un noziegumu schēmas.